Köszönöm. Következő felszólaló Karins úr 2 percben. Godājamais priekšsēdētāji, godājamais komisār, kā latviešu politiķis labi zinu, ko nozīmē valstī būt enerģētiski atkarīgai. Kaut gan Latvija saražo apmēram 1/3 daļu no visiem enerģijas apjomiem ar pašmāju atjaunojamiem resursiem, pārējās 2/3 mūsu enerģētiskās bilances nāk pārsvarā no vienas piegādātāja valsts – Krievijas. Kā maza valsts ar lielu enerģijas piegāžu atkarību labi saprotam, cik dārgi šī atkarība var maksāt gan gala patērētājiem cenu ziņā, gan valstī kopumā politiskās ietekmējumības ziņā. Katras Eiropas Savienības dalībvalsts enerģētikas bilances situācija ir atšķirīga, taču mums visiem rūp viens un tas pats jautājums – enerģijas piegāžu drošība. Piegāžu drošība ir sasniedzama caur enerģijas piegāžu avotu dažādošanu. Jo vairāk mums ir piegādātāji, jo mazāk atkarīgi esam no jebkura individuāla piegādātāja. Krievija ir nozīmīgs partneris Eiropas Savienībai gāzes piegādes sfērā. Eiropā mēs kopēji importējam apmēram 1/4 daļu visas patērētās gāzes no Krievijas. Dažas valstis, kā Latvija, ir pat 100% atkarīgas no Krievijas gāzes piegādēm. Un ar katru gadu Eiropas kopējai atkarībai no šīs valsts piegādēm ir tendence pieaugt. Viens no alternatīvām piegādes avotiem ir plānotais Nabucco gāzes vads, kas piegādātu Eiropai gāzi no Vidusāzijas valstīm, pievedot to caur Turciju. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka Eiropas parlaments īpaši atbalsta šo projektu, jo tas tiešā veidā pastiprinās mūsu kopējo gāzes piegādes drošību. Taču Nabucco gāzes vads ir tikai sākums mūsu kopējās gāzes piegādes drošības risināšanai. Mums ir jāpanāk vienota Eiropas enerģētikas politika, kas koordinētu mūsu darbību visos enerģētikas jautājumos. Paldies par uzmanību. Köszönöm. Következő felszólaló Herzog Edit asszony 1 percben. Elnök úr, először is hadd köszönjem meg, hogy magyarul szólhatok ebben a házban, és úgy köszönhetem az alelnök urat. Azzal szeretném kezdeni, hogy ha majd visszatekintünk az előző 5 évre, valószínűleg Piebalgs biztos úr az egyik legsikeresebb biztos.